Elara sapņoja par labākās maiznīcas īpašnieci visā ciematā. Viņas mazais stends rosīgajā tirgo vienmēr bija pilns ar jaukiem aromātiem, taču viņas gardie gardumi reti piesaistīja lielus pūļus. Viņa vēroja citus maizniekus, kuru stendi vienmēr bija pārpildīti ar klientiem, kas ilgojās pēc viņu žilbinošajām, krāsainajām kūkām un sarežģītajiem konditorijas izstrādājumiem. Varbūt man ir jācep kā viņiem, viņa skumji nodomāja, vērojot cilvēkus, kas apbrīno augstus darinājumus, kas rotāti ar ēdamajiem ziediem un mirdzošiem spīguļiem. Viņa pavadīja neskaitāmas stundas, cenšoties kopēt viņu sarežģītos dizainus, izmantojot izsmalcinātu glazūru un spilgtus rotājumus. Tomēr, par spīti visiem viņas pūliņiem, viņas sirds nebija patiesi šajā procesā, un viņas kūkas bieži izskatījās šūpojošas, netīras un, godīgi sakot, nedaudz nogurušas. Tās nav es, viņa nopūtās kādu vakaru, skatīdamās uz īpaši skumju trīsstāvu kūku. Vecais Leo, laipnos un gudros pastāvīgais klients, bieži pirka viņas vienkāršo, lauku stila pilngraudu maizi un vienmēr šķita pamanām viņas gara stāvokli. Viņš piegāja pie viņas stenda ar maigu smaidu. Kas tevi tik dziļi nomāca, jaunā maizniece? Leo klusi jautāja, viņa acis mirdzēja ar sapratni. Elara izlēja savu sirdi, izskaidrojot savas vilšanās. Manas izsmalcinātās kūkas vienkārši nav populāras, un es vienkārši nevaru panākt, lai tās izskatītos tik perfektas kā citiem, neatkarīgi no tā, cik ļoti es cenšos. Leo pacietīgi klausījās, lēni māja ar galvu. Bet Elara, viņš jautāja, viņa balss pilna siltuma, ko tu patiesi visvairāk mīli cept no visas sirds. Viņš norādīja uz grozu ar viņas vienkāršo, kraukšķīgo maizi. Šo viņa atzinās manas vecmāmiņas senu recepti sātīgai, godīgai maizei. Bet tā šķiet pārāk vienkārša, pārāk parasta lielai maiznīcai. Leo smaids paplašinājās. Vienkāršība, ja tā ir radīta ar patiesu mīlestību un prasmēm, nekad nav parasta, tā ir neparasta, viņš gudri ieteica. Tavs patiesais talants un tavs labākais darbs vienmēr nāks no tava patiesais, no tava unikālā pieskāriena un kaislas. Elara ilgi domāja par viņu vārdiem, un patiesība par tiem ieguļās dziļi viņa sirdī. Viņa nolēma uzticēties saviem instinktiem, pat ja tas nozīmēja risku. Jau nākamajā rītā Elaras stends izskatījās pilnīgi pārveidots. Bija pazudušas visas pūlīgās, nogurušās izsmalcinātās kūkas, kuras viņa bija piespiedusi sevi radīt. Tā vietā pītajos grozos augstu bija sakrautas siltas, zeltainas vecmāmiņas lauku maizes klaipi, kuru vilinošais aromāts piepildīja svaigo rīta gaisu un piesaistīja ziņkārīgus skatienus. Garām gājēji apstājās, nedaudz apmulsuši no vienkāršā, taču mierinošā izstādījuma. Jauna sieviete, sākotnēji dodoties uz citu stendu, pagāja garām, tad pēkšņi apstājās, piesaistīta neatvairāmā, mierinošā aromāta. Kāda ir šī brīnišķīgā, godīgā smarža, viņa jautāja, dziļi un novērtējoši ielpojot. Tā ir manas vecmāmiņas patiesā, mājās ceptā maize, Elara atbildēja, viņas balss bija skaidrāka un pārliecinātāka nekā nedēļām ilgi, pilna ar jaunu klātu lepnumu. Sieviete nopirka lielu maizes klaipu, pēc tam nekavējoties atgriezās pēc vēl viena, vēloties to dalīties. Drīz vien sekoja arī citi ciema iedzīvotāji, ko ieinteresēja unikālais piedāvājums un pieaugošā rinda. Viņi nogaršoja maizi un bija pilnīgi pārsteigti par tās veselīgo garšu, perfekto kraukšķīgo garoziņu un brīnišķīgi mīksto tekstūru. Tā nav tikai maize, izsaucās viens sajūsmināts klients, tā ir tīras tradīcijas un patiesa komforta garša, kā silts apskāviens. Elara visu maizi izpārdeva līdz pusdienlaikam, kas bija ievērojams sasniegums, kas nekad nebija noticis ar viņa sarežģītajām kūkām. Viņa sirds piepildījās ar milzīgu laimes un dziļas apmierinātības sajūtu, ne tikai no veiksmīgajām pārdošanas, bet arī no dziļā prieka būt patiesai sev un dalīties ar savu patieso kaislību. Viņa saprata, ka mēģinājumi imitēt citus un izlikties par kādu citu ir tikai traucējuši viņas patiesajiem panākumiem. Patiesuma spēks nozīmēja pieņemt savu unikālo cepšanas stilu, dziļi iesakņojušos kaislību un patieso sevi. Tas viņai iemācīja, ka patiesa pašizpausme un patiesa kaisle rada kaut ko patiesi īpašu un dziļi nozīmīgu, kaut ko, kas spīd daudz spožāk un ilgs ilgāk nekā jebkura piespiedu imitācija. Šī mācība deva Elarai spēku cept ar prieku, ko viņa nekad nebija pazinusi, veidojot mīļotu maiznīcu, kas sakņojas patiesībā. Ja Elaras patiesais ceļojums jūs iedvesmoja, abonējiet Latvijas Repo, lai iegūtu vairāk leģendāru stāstu. Nospiediet patīk, ja jūs šo spēcīgo mācību pielietosiet šodien, un komentējiet, kuru slavenu stāstu mums vajadzētu dalīties nākamreiz.